No dārza uz galda Arendolē. Kā tas top? Arendolē ir vietas, kur laiks nevis paiet, bet atveras, kur katra plaisa mūrī elpo stāstus, kur drupas nav beigas, bet sākums. Sākums tam, ko cilvēks spēj radīt, ja viņš strādā ar sirdi, ar klātbūtni, ar cieņu pret zemi. Stāļī drupas, reiz klusas, pamestas, aizmirstas. Šodien tās atzimst, nevis ar steigu, bet ar ritmu, nevis ar dekoru, bet ar dzīvu dārzu, ar vietu, kur daba un cilvēks atkal satiekas. Šeit top ēdamdārs, ne tikai dobes un siltumnīcas, ne tikai raža, bet telpa, kas savieno pagātni ar tagadni, mūžas tradīcijas ar mūsdienu dzīves ritmu. Šeit top stāsts, no dārza uz galdu. Divas siltumnīcas, kā divi sezonas spārni. Tomāti, kas smaržo pēc saules, baziliks, kas piepilda telpu ar vidusjūras siltumu, gurķi, spināti, rukola, redīši, pavasara pirmās garšas, kas ienāk mūžas galdā jau tad, kad daba tikai mostas. Augstās dobes, kārtība, ritms, skaidrība. Tās paciek dārzu tuvāk cilvēkam, tuvāk darbam, tuvāk ražai, tuvāk skaistumam. Burkāni, bietes, garšaugi, dekoratīvie ēdamie augi, viss savā vietā, viss ar nozīmi. Sakņu dārs, pamats, tas, kas baro, tas, kas uztur mūžas galdu un cilvēku spēku. Agrie kartupeļi, rāceņi, kāļi, vienkāršas kultūras, kas šeit kļūst par daļu no lielā stāsta. Un tad ogu dārs, dzīvīgums, krāsas, sezonalitāte. Upenes, jāņogas, ērkšķogas, rudensavenes un krūmu mellenes, stādītas īpašā skābā augsnē, lai augtu veselīgi, bagātīgi, lepni. Garšu josla, kas dārzam piešķir dzīvību un kustību. Gar drupu sienām špaleru augļu dārs. Vertikāls ritms, kas piešķir telpai muižniecisku eleganci. Ābeles, būrbieres, plūmes, ķirši, vīnogas. Koki, kas aug kopā ar sienām, kopā ar vēsturi, kopā ar cilvēku roku darbu. Bet šis dārs nav tikai darbs. Tas ir atpūtas dārs, sarunu dārs, garšu dārs. Vieta, kur var sēdēt pie grilla, dzert tēju, vērot saulritu pār drupu sienām. Vieta, kur cilvēks atgūst mieru, spēku un iedvesmu. Un šeit, Arendolē, ir vēl kas tāds, ko nevar nopirkt, nevar izlikties, nevar iestudēt. To var tikai ielikt. Sirdī, laikā, darba stundās, ko neviens neredz, rūpēs, kas nav skaļas, bet ir īstas. Arendoles mūžas saimnieki ir šīs vietas sirds. Viņu klātbūtne ir sajūtama, nevis vārdos, bet darbos. Katrā akmenī, katrā dobē, katrā sakoptā stūrī. Viņu ieguldījums nav tikai redzams, tas ir jūtams. Tūristi to pamana. Viņi brauc no visas pasaules nevis tikai apskatīt mūžu, bet sajust šo patiesību, šo mieru, šo dzīvo enerģiju, kas rodas tikai tad, kad cilvēks dara ar mīlestību. No dārza uz galdu Arendolē nav tikai filozofija. Tā ir dzīva tradīcija, dzīves ritms, dzīves stāsts, kas turpinās katru dienu. No pirmā asna līdz gatavam ēdienam. No drupām līdz atzimušai telpai. No cilvēka līdz cilvēkam. Šī ir vieta, kur daba atdzīvina vēsturi, kur cilvēks atdzīvina zemi un kur zeme atdzīvina cilvēku. Arendole. Vieta, kur viss notiek ar jēgu, ar klātbūtni, ar sirdi. Ainavu arhitekts Agris Akons.